Čau! 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 Šoreiz mūsu 5 minūšu piekdienas video ir viesis, mūsu mīļš draugs Gatis, kurš ir mūsu stila ikona, un es domāju, ka arī daudziem no jums, tāpēc mēs uzaicinājām kā pirmo, jo man vienmēr bija svarīgi zināt vīriešu viedokli. Mums tas ir parasti meitenēm, sievietēm. Un tāpēc šoreiz mūsu video tēma ir 5 jautājumi, kas saucās no galvas līdz kājām, par to, kā izskatīties sievietēm, kā Gatim liekas, kā vajadzētu izskatīties, nevis kā vajadzētu, kā to patīk. Jo katram īstenībā gauma ir citādāk, vai ne? Tieši tā, kā patīk, jo, piemēram, citam patīk, kā tur mādāk. Viena māte, viena meita. Jā. Un tāpēc, lūk, un mēs atkal uzņemsim laiku, jo jāiekļaujas arī jau uzdodot jautājumus 5 minūtēs. Jo viss skrien. Jā, viss steidzās. Ir sevišķi šis Ziemassvētku laiks. Sevišķi sievietes. Jā. Jo nav neviena sieviete, kas varētu tā veltīt stundām laiku krāsojoties, vai apjautājoties vīriešiem. Pret kautrējās. Kā tev patīk, ja? Jā, tur nav laiks to video noskatīties. Varbūt. 5 minūtes. Tā, ok, es uzņem laiku un pirmo jautājumu uzdos Ginte. Tā, 1, 2, 3, tu esi gatavs? Es mēģināšu. Tā, aiziet. Tā, vai tu pievērsi uzmanību matu sakārtojumam, garumam un krāsai? Noteikti pievēršu uzmanību, jo, zin kā, vīrietim jau ir noteikti kaut kāda savu mīļākā krāsa arī matu, tad man tā būtu brūnā. Un es bieži pievēršu zālē, kad es trenēju, treniņu zālē, tad es pievēršu, kāpēc tai meitenei ir vaļā mati, jo jātrenējas ir ar cietmatiem. Tas ir par to, vai tu pievērsi? Jā, bet pievērsi. Vai man patīk, ka ciet ir vaļā? Vai tev patīk sakārtojumi dažādi matu kādi? Nē, man patīk šī tāda. Vienkārši. Jā. Un par krāsu brūnu un garums? Vai... Jā. Tagad, super īsi. Nē, zin kā, tas ir atkarīgs no... Daži no sejas formām. Jā, tieši tā. Jā, bet sejas formas. Vairāk es esmu par šo. Par tā bija. Labi, paldies, cik jauki. Tā, nākamais jautājums tātad. Vai tev patīk, ja sievietes krāsojas? Nē, zin kā, tas ir... Es nevaru pateikt, ka man pat ļoti nepatīk vai kā. Bet ir sievietes, kurām tas ir nepieciešams krāsoties. Es esmu vairāk par to, ka nē, jo dabisks ir dabisks, bet es ar to nenosodu. Un arī ir vēl viens tāds faktoriņš, ja tu māki uzkrāsoties skaisti un nepārspīlēt kaut kādā ziņā, tas kaut kā izcilumos to elegancīti. Bet es esmu tā kā par dabiskumu mazāk gaumīgāk. Mazāk un gaumīgāk. Ļoti labi. Man liekas ļoti labi. Jo make-ups arī ir dažādām situācijām. Vai ne, piemēram, braucot uz mežu sēņodušanu. Neliks smokās. Būs kaut ko jāatbaida, tad tu... Starp citu. Jā, labi. Labi, nākamais jautājums. Kāds tavuprāt ir sievišķīgs stils? Sievišķīgs stils. Zin kā, es esmu noteikti par to, kad par sievišķīgs stils. Tas ir vislabākais. Sievišķīgs apģērbs. Jā. Nē, galvenais, lai sievieti jūtās ērti, noteikti tas ir, jo tu vari apģērbties dažādi. Jā. Tiešām, tu vari arī iet humpalā un apģērbties sievišķīgi. Es domāju, galvenais, lai tu jūties labi tajā, kā tu apģērbies. Jā. Bet. Piemēram, teiksim, kaut kādā tur hūdijā un Nē, noteikti kaut kā blūze un, nē, zin kā, tu vari apvienot tādu ikdienišķo kaut kādu sportisko ar kaut kādu smalkāku, varbūt tas. Bet tu dod priekšroku, teiksim, apspīlētai kleitiņai un apspēšu kurpēm, vai arī vairāk tāda džinsiņas, turāds jaciņu un kedis? Tas var atkarīgs no apstākļiem, bet es vairāk esmu par, ja mēs atgriežamies pie šā parastā, nevis, es nesaku par trenītēju. Tas ir vairāk par džinsiņām un kaut vai dažkārt sievieti džinsiņās un teikt, kā ir vēl sievišķīgāk nekā kleitā. Man liekas, tā iekšā. Jā, ļoti neskaista kleita. Arī. Netrāpīja. Bet, jā, noteikti, kad... Tad domāju, tas sievišķīgais nāk no tās attieksmes. Es domāju, ka nāk no attieksmes un no tā, kā tu pasniedz. Labi, tad nākamais manējais jautājums. Tad vai tev ir svarīgs
stils kā tāds. Jo ir taču dažādi stili, tur gadu desmiti un visādi. Es domāju, ka noteikti, jo, zin kā, tas stils un tas veids, kā tu apģērbies, tas pirmkārt, kā tu pats jūties. Kā tu apģērbies, tā tu jutīsies. Otrs ir tas stils ir, teiksim, tu apģērbies, tas ir tā, kā tu prezentē sev apkārtējā. Nu, lūk, un tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, jo tu vari būt melns pelēks kaut kāds un cilvēki tev tā arī uztvers. Man pelāk nekādu. Bet, jā. Bet nevienmēr melns ir. Nē, es ne pat tādā ziņā, kad melns ir slikts. Bet par to, kad es domāju, ka tas stils tevi prezentē, pirmkārt, tas kā tu apģērbsies, tā jutīsies, un tā uzvilks tikai melnu, tu jutīsies melns pelēks neredzams. Pieņemsim, tu uzvilks melns pelēks zils, tur jā. Nu tā. Pieliek vēl kādu krāsi. Bet tas ir tā virspusēji. Jā. Tāpēc noteikti. Kad ir svarīgs tas stils. Bet tur, teiksim, vai tev tur vairāk romantiskais vai kaut kāds tur sportiskais, tas atkal pēc situācijas? Nē, es domāju, pēc situācijas, bet es domāju, ka lai cilvēks vispārīgi atrod savu stilu. Jā, piedomā pie kaut kā. Jo man liekas tā problēma. Tā ir interesanta lieta. Ļoti. Jo viens ir kaut kādas, tur, teiksim, tendences, kas mainās, vai ne? Tas nekas? Vēl vienu minūti. Viens ir tas, ka, piemēram, tu ir kaut kāds tendence, kas mainās, ja? Bet man liekas, stils ir tā nemainīga vērtība. Un man liekas, ka tie cilvēki, kas ir atraduši savu to stilu, ja? Vai tas ir kaut kāds tur, nezinu, 15 gadu tāda lēdija vai 90 tāds grandžīgais, man liekas, ka uzreiz daudz vieglāk un arī labāk izskatās nekā, kad tā. Bet pats galvenais, lai viņš ir. Lai cilvēks viņu kaut kā cenšas atrast. Jo tev ir, jo, piemēram, man liekas... Nu, labi. Nē, godīgi, jo tāpēc jau arī, īstenībā, ja man, piemēram, jādomā par vīrieti, kuram ir savs stils, tad tu man esi pirmajā vietā. Viņš aizgāja. Ok, nu, paldies. Pagi, nē, bet par te tā, tu nākamreiz. Tā, un pēdējais jautājums, jā, ir par to, ka mēs teikt, ka vīriešiem mīlestība iet caur vēdru. Ja? Nu tā ir kaut kas ir. Un tāpēc man liekas, ir tik svarīgi sievietē būt garšīgai. Vai ne? Un tāpēc jautājums ir... Kāda tavuprāt garšīga sieviete? Jā, nu es atbildēšu, laikam īsti konkrēti. Noteikti, kad skaisti un smaidīgi. Jā! Cik jauki! Nu jā, tad... Pilnīgi piekrītu. Es arī. Bet mums tātad, šie ir tie 5 jautājumi, paldies tev. Paldies. Es ceru, ka ir noderīgi. Un tad mums nākamreiz mēs turpināsim šo sēriju. Tikai, diemžēl, būs vēl citi mūsu prātā arī cilvēki, vīrieši. Bet anyway, nākamajā piekdienā, nākamajā 5 jautājumi. Ja jums ir kaut kādi savi jautājumi, ko es gribētu uzdot, rakstat. Tad rakstiet, jā, un tad mēs turpināsim. Kur viņus rakstīs? Nu, vēstulītes. Facebooks un tā. Tā kā paldies tev. Paldies tev. Čau.